pastāvīgi lidojošo droņu klātbūtne, iespēja atpazīt video novērošanā cilvēkus pat lielā pūlī, personalizēts pastmarks un citas interesantas un tehnoloģiskas lietas Olimpiskajās spēlēs Sočos. Mēs sazinājāmies ar nākotnes parka tehnoloģiju konsultantiem un zinātājiem Artūru Medni un Mareku Matisonu. Tēma – kas tad interesants, moderns un tehnoloģisks notiek Sočos? Es domāju, ka īsti tās svarīgākās, nozīmīgākās lietas tehnoloģijas ziņā šajā olimpiādē un visus jaunākos izgudrojumus, jaunākos tehnoloģijas sasniegumus mēs ar tevi, tas ir es šeit, pat esot uz vietas Sočos, jebkurš skatītājs, jebkurā pasaules malā, pa īstam mēs nemaz neredzam un nenojaušam. Lieta numur 1, tātad, ja mēs atkal runājam no tāda tehnoloģiskā viedokļa, protams, tas ir drošība. Tātad viņiem ir šī spēcīgā, kā lai to saka, sejas atpazīšanas tehnika 3D formātā, kas nozīmē, ka nevis vienkārši atpazīst, ka tā ir seja, kā ļoti bieži programmiņas dažādas internetā atpazīst, ka ir divas acis, deguns mutē, bet atpazīst tieši konkrēto cilvēku, kas ir šīs sejas, kā lai saka, īpašnieks. Un es teiktu, gan īsot tā kā tādās zinātniskajās fantastiskas filmās. Drones, tie ir dirižabļi, kas karājas gaisā, kas ir ļoti efektīvs risinājums, jo viņi principā ir ļoti stabili. Viņi tiešām noklāj ļoti lielu laukumu gan ar datiem, gan, protams, ar šo drošības informāciju. Par tiem dirižabļiem vairāk domāju, ka tas tiešām ir risinājums, lai stabilus sakarus nodrošinātu, jo pēc tā, kas tur no viņiem karājas laukā, ko var redzēt, gadās, ka ir drusku tuvāk, piemēram, šeit lejā piekrastes klāsterī, tad tās izskatās, ka ir vēl papildus antenas, sakara antenas. Par izsakošanu, relatīvi, protams, ka kameras ir diezgan daudz kaut kur, bet tas tieši tāpat kā ikvienā lielā būvē, arī Rīgā, es domāju. Iesakām apskatīt Twitter laikā, kad ekrānā parādās kāds labi zināms latviešu sportists. Brīdī, kad Sandis Ozoliņš nesa Latvijas karogu, Twitter teja vai eksplodēja pozitīvā nozīmē. Mēdija ir indikators sabiedrības noskaņojumam un ir īstais laiks Latvijai sev parādīt labākā gaismā. Tas, kas man pietrūkst, ja mēs runājam par sociālajām platformām, ir tas, ka tātad spēles notiek Krievijā. Krievu valodā rakstot Soči 2014, Twitterī, piemēram, kā hashtagu, var uzzināt vienu daļu informācijas, to vienu pusīti, rakstot Soči 2014. Latīņu burtiem var uzzināt otru, un tad kaut kur pa vidu ir tas mūsu hashtags Soči 2014 lat. Es redzu to, ka ir drusku putra, tā kā ir daudz šo te hashtagu. Tā informācijas plūsma būtībā ir, teiksim tā, sadalīta. Jā, tātad man mazāk pārsteidz, vai es vienkārši neesmu varbūt tik daudz vēl šeit redzējis šīs tehnoloģiskās lietas, tehnoloģiskās inovācijas, kas man šķiet nav tik inovatīvas, nemaziņas vienkārši daudz lielāks un labāks nekā tas bijis jebkad iepriekš, cik tieši šī cilvēku iesaiste un tas, ko cilvēki ir izdarījuši. Tātad liels skaits brīvprātīgo, kuri atrodas attiecīgos posteņos un katrs zina, kas viņam jādara un ko viņam ieteikt, kur doties. Principā es ļoti viegli varu atrast ceļu no punkta A uz punktu B un D un Z un tā tālāk. Tikai pajautājot ceļu un cilvēki zina un iesaka. Tātad man pat nav vajadzīgas šīs tehnoloģijas. Viņi principā ir apgājuši tehnoloģijas ar normālu tādu cilvēku darba spēku, bet un galvenais, ka tas arī strādā. Un tas strādā ļoti labi un ļoti lieliski un viss ir labi organizēts.